kā es tev minēju, iebetonējam, noslīpējam un uzreiz nosadzām. Jā, ar geotekstilu, jā? Geotekstilu vēlam divās kārtās, lai vismaz tas siltums maksimāli saglabātu. Tā ir pats svarīgākā lieta ziemā. Laistīt nevajag? Es domāju, ka laistīt mums patreiz nevajag, jo pie tādiem laikapstākļiem visā tēmas ir svarīgākais maksimāli ātri viss nosakt, lai tas siltums cietēšanas procesā neizdalītu. Tā ir galvenā lieta. Un tuvēm, to jau es tev rakstīju, tad 24 stundu laikā pēc iebetonēšanas zāģēt. Mēs ar Ilgoru runājam, ka svētdien. Kā tu domā? Par vēlu. Rītdien? Vajag ar Ilgoru parunāt? Parunā arī. A, tu negribi? Ejam parunāt, jā. Par šuvēm jautājums, kad tu zāģēsi? Svētdien. Rītdien būs par agru. Par agru būs? Rītdien būs par agru, tāpēc mēs saklāsim geotekstilu, kuru cerams, ka mums atvedīs. Cikos vajag viņu? Mums vajag, es teicu, Reinam, 230 Nē, kvadrātiem. cikos? Uz vakaru. Uz vakarā, es aizbraukšu, jā. 230 kvadrātiem un saklāsim geotekstilu, jo viņš no rīta vēl būs mīgs. Akmeņas ārā un tā. Un svētdien mēs sazāģēsim trubiņu kādu. Ai, nē, tas ir stresains brīdis. Spiediens pagaidām normāls iekšā? Jā, pagaidām ir ok. Jā, bišķi labāk nekā plānojās. Bija domāts, ka tagad sniks, bet nesniek. Tas ir labi. Tikai par labu šīm vetām. Labi, master, labrīt. Labrīt. Nu, kā jums tie iet? Kārtībā. Problēma jau no paša rīta. Kā, Delteks ir ieradies? Delteks, tas ir labi, tas ir viena, tā ir lielākā daļa jau no hopā, istaba pa mazu, tad nevaram ielikt pra vilu. Un ko tālāk? Tik neko, iesim uz otru istabu zāģē. No šejienes, kad droši vien nesīgs uz pirti, vai ne? Šito atstāsim pirtī. Ok. Taču arī mērtāk būs iziet pa taisnā. Šeit es saprotu, maliņi būs līdz ar asfaltu līmenis, jā? Jā, mēs tikko saražojām metāla... Re, kur atveda? Kur viņi jau aizlaidušies? Sajūs sports viņi... Tāda profila liks vai ko? Jā, metāla. Vienkārši šitā mala ir ļoti maza. Jā. Pastāv riski, ka var plaisāt. Jā. Tad ir kaut kāds profils, tad ir ok. Tas noderīgi paskatīties šitās raidījumus. Es vakar uzzināju par to Zoltu. Šodien es ieliku programmu. Jā, Zolt. Un diezgan vērtīgi man kā būvniekam pasūtīt konteineru, vera materiālu un kas viņam vēl. Jā. Uzzināju par to apdares materiālu iekšā. Farmasela? Jā, Farmasela. Jau dzirdājis iepriekš. Vecāns ir pāris gadus dzirdēts, jā. Cik gadus? Nezinu, jau 20 gadus kā. Pāris gadus 20. Es saprotu, tas, kas trūkst, un plus vēl flīzētājiem urbis, visādas kroņurbis. A, kas trūkst? Trūkst, to šitie trūkst. Dimanta kroņurbi. Ar tiem flīzes var. Ok. Flīžu bieži mēs vēl ruletes? Vēl ruletes, jā. Viņas tev uz urā iet? Nu, te iet uz uru. Mēs atveid stingrāks tāds. Cerams, ka šitās ilgāk turēs. Viņas jau vienkārši paņem visu uz mājā. Nu, neviens neredzēja, ka bija saplīšuši. Jo jumtu uzlika. Ļoti labi. Ai, nešījās ar savus vārdiņus, jā. Nu, kādā patīk, kā Ivo lika? Nu, zini, cik es biju uz vietas, tikmēr bija labi. Nu, Tik tā kā neredzēja, ka viņš tur noplosījās? Redzēju, man taču vairāk klients, tad citu vakar, jā. Paldies jums īstenībā par šito visu reklāmu. Klienti arī novērtē. Jā, viss smaidīgi ieraugot. Man tik tā kā uzreiz ieja pie klienta iekšā smaids vēl līdz ausīm gandrīz. Veikalā akcija vēl turpinās? Vēl turpinās, vēl joprojām uz plauktiem stāv minus 60% abrazīvi. Tas viens plaukts, kas tur nolikts, tas viss ir pa sulīgām cenām. Kāds darba laiks? Darba laiks no 9:30 līdz 6 bija. Kāds nezinu darba laiks? Es uz veikalu nebraucu, es esmu aktīvais eģents, es atrodos visu laiku ceļā. Tā kā skraidu visu laiku kaut kur, kaut kā. Bet, nu jā, līdz 6 principā viņi strādā. Ja arī ilgāk vajag, tad arī var sarunāt, ka ilgāk vai pastrādāt. Galvenais pazvanīt un pabrīdināt. Diezgan forši viss te notiek uz priekšu tikai. Nu, tādā laikā iekļauties. Man jau viss prasa. Ko prasa? Nu, būs Edgars Skūs, nosals Ūs vai Neskūs. Bļāviens, nu nezinu. Nu, ar tādu komandu. Tu pasies, kāda fasāde jau top. Vakar bija viena objektā, tur labi, ja 10 cilvēki bija. Tev te parasti apgrozās ap 40 un vairāk. Te pasies, te ņemās Elteks beidzot. Pārģērbās. Bērni ar cimdiem ļoti labi. Prieks redzēt. Tā, līdzētājiem noliekam urgus. Jā. Šitos nedrīkst aiztikt, šitie speciāli viņam paredzēt. Tad zini, kur lietas šitin? Re, kur Berners atbrauc, tā Evelīte, ko jūs iedavāt. Bomba? Tas, ko vajadzēja, jā. Nu redz, prieks izpalīdzēt. Tur jau stābiņš novarizēja, izbaigā ātri. Jā, mēs jau ar viņu runājām. Viņam saka, brauksim mājās, vēl paštukums, kaut kas labāks ienāk prātā. Arī tā atbrauc ir. Tā kā uz tevi arī ne tikai viens Berneris strādā, bet veseli 5. Tā kā... Kas ir? Es paslūšku. Dzirdēšu, ko tu dari vakaros. Ko tu nodarbojies?
Tu neko nesaki. Nē, apvainojies. Pasaka kaut ko. Elteks. No. Vajag aizlīmēt ciet te, lai nesteigā? Tev ir otrs durvis. Jā. Nu, labi, tad taisim ciet. Viss normāli? Kā vienmēr. Kā temperatūra gaisa, viss normāli? Labi, galvenais, lai no gaisa nenāk mums atkal nekas, tad ir labi. Brigadieri? Viss ir forši, ka tur nav mīnus un nav sniegt. Nu, mīnus jau kaut kādu naktī ir. Nu, es domāju, līdz naktī mēs būsim beiguši. Kā betonētāji brīvdienās atpūšos? Kā kurš? Cits kosmosā, cits pie ģimenes. Ir, Anete, no ko tu saki, 23 dienas. Mēs šo darbiņu izdarīsim. Jā. Tad jau vispārējais no tevis. Galvenais pēc iespējas vairāk kā izmaiņas. Jā. Lai Elteksim ir jautrāk. Viņš jau ņem vienu dienu šansē, divas brīvas. Tev nav piedāvājumi jau no kādiem barbershopiem, kas tev uzskriedīs? Nē. Man jau multums atvedis kūvekli. Es redzēju, manējais barbers bielicis Instagramas tev komentāru. Tā vējies, jā? Viņš ir gatavs nogriezt? Jā. Nē, negriezīs. Kas pa gruntīti? Grunts, ko Armands izmanto, ir Primers G. Viņa izlīzina uzsūktspēju, lai tā līme pārāk ātri nesažūtu, lai viņa būtu iespējams normāli uzklāt, lai pēc tam mēs to audumu varam arī līmēt virsū. Armand, tu tā kā profesionāls flīzētājs. Ko tu saki par mapēju? Ideāla produkcija. Viegli strādāt. Ātri. Jā. Viss super un klienti un apmierināti. Tu biji cik gadus Norvēģijā? Norvēģijā es biju 4 gadus un Dānijā 12. Kādu materiālu tur strādāja? Dānijā strādāja ne ar mopēju. Nebija mapēja, ja? Nebija mopēju, bet Norvēģija tikai ar mopēju. Bet arī mēs tur vienu brīdi pārgājām uz citu produkciju, bet atgriezamies atpakaļ pie mopēju. Tā kā mopēju izsēja. Bet viņš nav Piki Blenderam līdzīgs? Nu mazliet, jā. Tas ir mantojums no ļoti tuvu cilvēka. Tā kā nesāja ar godu. Ļoti skaisti. Ko tu tur skrūvē? Pēc caurums ir santehnikas veicieni. Sveicieni Ēģiptē saulē. Pašā negribas uz Ēģipti? Davai, tā arī. Man te iekšā silts un vēl tā negribas. Viņi jau ārā nomaukuši tagad pa ziemu. Klo, master, tu jau tagad savādāk mūziku esi uzlicis? Man jau rotācija visādi tur ir, zini. Ik pa laikam tad kāds krieviņš paskan, ik pa laikam kāds latvietis. Amerikānis patrāpās kāds. Multinacionāli mēs esam multinacionāli. Tā, nu viss, tā forša atmosfēriņa, lēnām te viss top. Ir Anete plosās ārā, durvis aizlīmējuši ciet, bišku betāniņš pietrūka. Ilgvars stāv, kafiju bauda. Es jau godīgi pats nezinu, kā tā vannas tā biskīs, neko neesmu redzējis, ko es tur sentīju, jo es izvēlēšos pa flīzēm. Tās melnās ir ļoti skaistas. Jā, nāc. Melnās flīzes tieši būs Anstabai, un tad pelēkās būs laikam pārējiem Anstabai. Tur atkal gaišās visas būs. Kāds klepaciņš. Viss pēc plāna? Viss pēc plāna, jā, tad ir piekdiena, un mēs betonējam. Jā, bet tev uztraucās to, ka sniegs būšot. Šodien? Jā. Nu, viņš varbūt būs, bet mēs jau paspēsim, es domāju, visu apklāt. Mums ir galvenais, lai tagad betons aprauj, paspējam noslīpēt, un tad jau viss ir forši, jā. Bet visi teica, stabili, pāmati, 4 sols RR santehnika teica. Nē, RR santehnika viņš pozitīvi, viņš teica, pofīgi maucam. Visi pārējie teica, ka nebūs, spīdi nepaspēsim. Saprot viņas. Nomotivējām visus un viss kārtībā. Visi... To nomotivēji? Jā, es nomotivēju, paldies tev, Edgar, jā. Erūs, uzmēstēros. Es viņam pazvanīju, principā viņi jau sāka locīt. Beigiem malā. Ātri strādā Eiropas. Ļoti ātri. Nu, te visā ātri šansē. Perfekti būs. Jā, ļoti labi, smuki. To tu pats izdomāji? Jā. Respekt. Ivo Saldabols labu piparu ieteicis. Tas jārāda nosīt, tas kancelējās. Vienkārši vakardien atnāca jaunais plāns man, un šitā nebūs žalūzijas. Atstājam iekšā. Atstājam iekšā, to kabeli tikai nepievienojam otrā pusē, jā. Elektriskā vadība aizkariem būs tikai menīgi tajā guļamistabā galējā. Pārējo izolējam kā pagaidu vadus atstājam. Tur noteikti būs risinājums. Pārējās būs kā pagaidu, jā. Tātad parkets mums ir no intērio, un mums ir nepieciešama meistara, kas ieklās parketu. Jā, 42 kvadrātmetri, parketa dēlis, jāielē izlīdzinošā kārtā un jāieklāj sākot ar decembra pirmās nedēļas beigām. Jā. Un laiks ir līdz 13. decembra maksimums. Jā. 42 kvadrātmetri raksti uz TikTok at prohelp.lv. Jā. Rakstīja savu piedāvājumu un termiņu, kurā tu to var izdarīt. Ideālā variantā, ka tu atsūti arī kaut kādu references bildi no pēdējiem projektiem. Parketu liekam tā, lai mums šeit
Tad neliksim grīdu līsti, lai mums šeit ir tāda smuka šubīta, kur pēc tam ar silikonu varam aiztaisīt ciet. Es domāju, ka pirts apgaismojums, tas apgaismojums, kas nāk te pa vidu, to slēdzam kopā ar pilnīgi visu fasādi, līdzīgi kā mājai, vai ne? Un tas apgaismojums, kas nāk te augšā, to slēdzam uz atsevišķu slēdzīti tur. Es ar to, tur mums ir 3 slēdzīši, vai ne? Viens slēdz šim, otrs slēdz rozetē, un trešais slēdz tam apgaismojumam, tad dekoratīvās sienas. Skaidrs. Ja? 1, 2, 3, jā. Jā. Elteks. Ieliekam vairāk pigmenta staciņai. Atšķirsies staciņai. Kā Edgars domā? Tā nepriekš gau. Nē, tādu pašu, jā. Tā esi tādu pašu, kā tu domā? Tā esi tādu pašu. Tu ar Sintī var saskaņot. Staciņa. Šito lisēt jāiekšā? Vrimi izpastē. Ok. Sameklējam asfaltu kantu. Bet tu mums saka, vēl nepareizi piemetināts, redzi? Kāpēc? Viņam vajadzēja dziļāk. Viņi gājuši vieglāko ceļu, pie augšņas piemetinājuši. Bet sēdinam iekšā vēl. Mēs ar Ilgvaru video zvanā runājām, viņš apstiprināja, ka šitā jāmet, ne? Labi, nav, bet darīt var. Nu, izrulēs, jā? Nu kā vienmēr. Pa virsu vēl vienu puskubiņu ielies. Šo reizējumus nedaudz kļūdījās. Jā. A kā tā? Tādu neparedzētu apstākļu. Ceļu rēķinot, ceļš nav viss vienādā perfektā līmenī. Grunts nav sagatavot visu. Nu, nevar vienkārši sagatavot uz milimetriem. Vai pat uz centimetriem dažreiz. Tad 5 centimetri šurpu turpu nostaigā un tad uz to visu apjomu tur arī reāli pašas beigas pietrūk. Bet gan rīz precīzi, gan rīz. Tavs kasiks? Mans kasiks. Šis ir mans kasiks, nenoliedz. Kāda tad svētdien augsim? Svētdien no rīta tad. Tu būsi? Jā. Ideāli. Braukšu. Noskrien ziemu brauksim? Nu, nē. Ko? Man šeit ir noskriet ziemu. Labi, paskriesim pa šajiem, davai. Kāda ir vajadzīgs uzņēmums? Uzņēmums, kurš tirgo vai pārstāv kādu no tirgotājiem, rozešu tirgotājiem, mums ir rozetes slēdžus mājai un pirtī un arī ārā rozetes iegremdējumās. Jā, bet melnā krāsā? Iespējams, jā. Jā. Nu, tādā interesantā krāsā, jā, un arī tādas, kuras slēdžus arī tādi, kur ir dimējumi, noteikti mums ir nepieciešami, jā. Ja jums ir ko piedāvāt, rakstat uz TikTok @prohelp.lv. Jā. Kā plīzes? Ļoti labs, man patīk. Tā es apskatīšos šeit. Kas tev tieši patīk? Tas ir mans stils, man arī patīk tāds stils. Jā. Ko tu pa kvalitāti var pateikt? Kvalitāte laba? Jā. Es vēl, ka izņemšu ārā, ka es sāku slikt, es viņu pārbaudīšu, kāds viņš ir. Bet, izskatās ļoti labi. Interio, paldies. Interio, liels paldies tev. Jā, arī viss stūrīši izcili, jā. Nē, ļoti labi, ļoti labi. Super. Interio. Paldies tev. Māpē, klausies, tev pa Peaky Blinderi ir iesaukuši, ja? Par Peaky Blinderi? Jā. Man prieks par tā. Lai ir. Jā. Būšu. Mums ir jau vēl viena kraviņa atnākusi, jā? Jā, Viktor, tagad čempietiķa betona. Tās betonas ir smukāks nekā iepriekš. Ar ko smukāks? Tāds tonis labāks. Izteiktāk. Pats mapējs paties ciemos. Jā. Čau. Čau. Veiksmi darbās. Paldies. Klau, es pirms tam neesmu dzirdējis neko par mapēju. Nu. Jā, bet visi beigās sajūsmā. Ir gan. Saka, ka tā ir pati labākā. Ir gan. Jā? Ir. Mums ir tiešām viens no kvalitatīvākajiem materiāliem tirgū, tā kā man prieks, ka viņš ir pie tevis un var ar garantiju teikt, ka nekad te ūdens te nekur netecēs. Jo, piemēram, arī tā hidroizolācija, ko mēs šeit izmantojam, Mapegārda VP90, visdrošākais risinājums kāds ir. Tāpēc, kad tu vienmēr redzi, kur viņi ir uzklāta, vai viss ir izdarīts tā kā vajag, nu, nav vietas, kur kļūdīties. Un it sevišķi, ja tā ir koka, karkas un māja, labāk risinājumi nav. Ar šitajos spaiņos, kas mums ir? Tajos spaiņos mums iekšā ir līme. Tur būtībā ir maisiņš plus kanna. Jā. Mēs viņus abas divas sajaucam kopā, uzklājam virsū vai nu uz sienas, vai nu uz grīdas, un tālāk mēs līmējam klāt šo te audumu. Audumu pirms tam piegriež, un kā tapeti mēs viņu norulējam, izspiežam ārā lieko līmi un viss. Un uz šāda mēs varam uzreiz pa taisno flīzēt, un labā ziņa ir jau pēc 4 stundām. Tā kā nav jāgaida tur nākamā diena, jāklāj nākamā kārta vai kas tāds, mēs uzreiz jau varam veikt darbus. Tāpēc mēs arī tēmērī iekļausimies, jā? 23 dienas iekļausimies. Ilgu ar betons pietiks? Pagaidām vēl pārāk ātri spriest. Reini beiglāk betons pasūtīt. Labas konsistences. Labas konsistences. Nu, tas jau tavs darbīgs. Tu labi sareiķināji. Domā, pietiks? Nu, es domāju, ka tu esi sareiķinājis. Jā, es ceru. Tev ir ar rezervēm? Jā, 2 kubi kaut kur rezervēm. Tas pietiks. Tik tev tur ir iekšā, pietiks? Pus vīls, pus man kas, pus vēl kas var izdelt. Pus vīls, tas ir pus kops, jā? Tas 0,2, 0,3. Viens bišķi pārklopsumā būs. Ok, tā tad. Sūdīgi? Nu, varbūt pietiks. Varbūt? Jā.
Dzirdēju, jau, jā. Reinis reiķināt, tad jau pietiek. Cik bumbieri ir iekšā, tik ir vairāk arī nebūs pagaidām. Brigadieri. Lūdzu Dievu, lai pietiek beton. Pagaidām tā ir vienīgā problēma. 2 taškas ir pietrūkst, tad ir kapacitāte. Kas tad būs? Nezinu, jāvelk drēbes nost, jāliek iekšā. Šķembu bēsim. Tā nedrīkst darīt. Jāgaida. Šoreiz pietrūka. Jā, šoreiz pārreikinājos. Jā. Reinis vainīgs? Jā. Sāk klausot, jā. Reinis pazvani tad. Pazvani. Tas ir tavs kasjaks. Bēdīgs. Es? Protams, piekdienas vakars gribējās ātrāk mājās būt. Dēļ Reiņa kasjaka tagad man līdz 4 rītā tie jāsīt. Bet kafiju vismaz vēl. Kāpēc mums pusdienas neviens nevēl? Es nokavētu, vakar biju. Es kā esmu, tā nav pusdiena. Tik tu kā skatos, ēd viņu 7 kārtas te katru dienu. Ar stūra lentām. Tās var iedot? Var te iet, ja? Jā, droši, rekur stūrs. Stūra lents ir tur. Tā, es varu. Stūra elementi tev ir? Stūra elementi. Reka, tev ir arī manžetes. Protams, ka mēs no Mapei piedāvājam pilnu sistēmu. Ir, lai ērtāk varētu veikt darbus, ir arī visi stūra elementi. Iekšējie, ārējie stūra lentes apkārt pa perimetru un, protams, arī manžetes, ūdens, kanalizācijas, izvadienu, ievadienu. Priekš kam tas vajadzīgs? Tas ir tādā gadījumā, ja no tev kaut kas noplūst, tad, lai tajā savienojumu vietā, kur tev ir, piemēram, caurula grīdā, lai tur tev apakšā konstrukcijā netiek iekšā mitrums. Un tieši tas pats ir arī sienās. Ja tev, piemēram, duša, tu dušojies, silikons kaut kādā mirklī, piemēram, ir atnācis vaļā, lai aizmugurē būtu šīta drošība, ka tev sienas konstrukcijā netiek iekšā mitrums. Klau, man Reinis teica, ka Mapejs grib, lai izmantojam līmi priekš tā te parketē. Tas būtu labi. Jā, arī parketam jums ir, jā? Protams, mums parketam ir praktiski visa sistēma. Gan tās ir gruntis, gan tās ir līmes, ir arī beidzas lakas. Skaties, mēs ieklāsim ar to, pielīmēsim ar līmu to parketu. Pēc cik jau varēs viņu steigāt? Es teiktu, pie tādas temperatūras, kā tev šobrīd šeit ir iekšā, droši viņai varēs kāpt virsū pēc stundas 2. Tik ātri, jā? Jā. Ļoti labi. Jā. Labi, šitam betonam man viss prasa, tam slīpētājiem vēl kaut kas virsū ir jāmauc, vai ne? Viņu var uzpulēt. Pirmais, gārdu ir Mapejam noteikti ir materiāls, kas viņu dara vēl cietāku, un tad ir vēl sausā pulēšana. Es domāju, nevis drīzāk tev viņu vajag cietāku, bet tev viņu ir jāpadara mazāk uzsūcošu. Un tā mums ir, teiksim, hidrofobizācijas sastāv, tas ir, piemēram, virtuves zonā tev nokrīt kaut kas no ēdienas. Jā, pašam ir jā. Vai vīns, vai kafija un tā tālāk. Tam ir hidrofobizācijas sastāvs, kur mēs uzklājam virsū, viņš iesūcās iekšā, nemaina betona izskatu, un tev viņu būs vieglāk kopt un būs patīkamāk. Bet, jā, tā kā jau teica, ir iespējams viņu arī uzpulēt tā, lai viņš tev spīd un laistās. Toni var viņam vēl mainīt? Ir iespējams viņu patonēt, jā, un arī, piemēram, ja viņu pulē, tad viņu arī ir, iespējams pamainīt. Granitops. Ko sacīs? Reiki ļoti ātri uzskroja sienas, lai varētu samērīt normāli un varētu nākamo nedēļu sākt darbu. Pagad, jo viņi jau būs gatavs jau? Nē, mēs sāksim ražošanu. Kā tā ražošana ir? Kaut kāda forma, kurā ielai iekšā vienkārši? Jā, mēs uztaisīsim, tāpēc jāsamēra, tad pēc šiem izmēriem puišu cehā uztaisīs formu, izlies vajadzīgās detaļas, arī virsmu, salu, un tad mēs pēc bišķi vairāk kā 2 nedēļām vedīsim uz šajienu. Restīvi būs mēbele, un tad vedīsim mūsu produkciju. Super. Cik viņi biezi ir tas akmens virsma? Šeit būs 25 mm. Būs biezi. Laika ziņas rādīja, ka būs sniegs. Jā, rādīja, ka tagad būs sniegs, bet nē, kad solīte kaut kur sāk spīdēt. Tev ir paveicies itīgi. Bet Jānis no MB betona teica, ka viņš nebetonētu šodien. Es arī tāpat darītu, jā. Bet ja nebūs sniega, tad viss ir ļoti labi, jā? Jā, un tev paliek ūsas. Ideāli. Jā. Peaky Blinders. Es arī neskatījos. Mēdētāji Peaky Blinderi muzonu viņu vajag klāt pielikt. Nevarēja aizņemt vakar līdz 1-2 kafijām, neievērāt kaut ko interesantu? Es kafijas pasaulē paprasīju, lai taisa jaudīgāku. Sanāca. Jā. Sanāca. Paldies, kafijas pasaulē. Man arī bišķi īstenībā krātā. Klausies, bet zini, ko es tikko piefiksēju? Cita degviela iekšā, no? Es piefiksēju to, ka tev ir kaut kas bišķi no saldābola un bišķi kaut kas no manis. Jā. Jā? Jā. Šodien apzināti man tā liekas tā izdarīja, lai man arī ir ko zaudēt. Solidaritāte. Jā. Super. Maza bārdiņa mūsiņas, ļoti labi. Jā. Bet tu tā kā meksikānietim bišķi līdzīgs esi. Jā? Jā. Normāli. Multi-international, ne? Jā. Beidzot es pieķēries pie sadalēnes. Kāga sadalēnes? Tas ir šausmas. Kāpēc? Baigi daudz. Tādā mazas nolitavas sadali. Tad daudz priekš privātmais. Pa daudz? Liekas.
priekš kvadrātniekiem. Ko tu tā izdomā atgriezties Latvijā? Mājas. Ārzemēs tik un tā, visas pasaules naudu nenopelnīšu. Nu, tu vairāk varēji nopelnīt? Nu, šeit ir vairāk jāstrādā, bet var nopelnīt, protams. Bet nav tā, ka tu aizbrauc uz tām ārzemēm, tur tai pašā Norvēģijā dzīvošana dārgāk, jūs tur veselā barā dzīvojat un beigās... Nē, nebijām barā. Man bija pašam 2 istab dzīvoklis. Protams, tur ir dārgāk, jā. Norvēģija, Dānija ļoti dārga valsts ir. Ja tu dzīvo lielpilsētās, jā, kaut kādā lielā pilsētā, tur tās īres ir kaut kāds sākot no kaut kāda 1500 eiro. Tad arī, protams, arī degvielas izmaksas, pārtika un vispārējais. Bet nu, tur ir tā, ka tu aizies uz darbu no 7 līdz 3 strādā un pēc tam ej mājās šeit. Un tas darba laiks ir vairāk jāpastrādā, bet no toties var kaut ko līdzvērtīgi nopelnīt. Nenožēlo, ka atgriezies? Nē. Es esmu laimīgs, ka es esmu Latvijā. Jā. Nav jārunā svešā mēlē. No čomi nav aizmirsuši par tevi? Draugiem jau ir savs ģimenes, jau bērni, laiks jau pagājis priekš. Katrs dzīvo savu dzīvi, bet mēs uzturam kontaktu, protams. Viņi bija mazliet šokā, kad es atgriezos Latvijā. Un vēl TikTok mājā? Vēl TikTok mājā, jā. Un sako? Jā. Nu labi, tu viņus tagad esi nomizojis, kā tagad sapratīsi, kurš ir kurš? Es nezinu, es haļauju reāli. Ceru, ka veiksme būs manā pusē. Okay. Un beidzot viņi vairs nav melni? Vai, nav balti? Jā, tagad redzi pastāties krāsēm. Palēki, melni, zaļi, zelti. Jā, kaimiņi. Tā kā tu ieteici, betons. Betons vislabākais risinājums. Vienīgais, tu esi baigais, tu varēsi atļauties silto betonu uztaisīt. Jā. Un vēl tonētājs. Davai. Labadiena. Čau, kaimiņi. Šitā čilciņa tev, jā? Jā, čau. Jūs tonējāt viņu, maliči. Jā. Tu izsāk slīpa. MB betons piegādāja un rekur ir netes žeki sabetonē. Tie ir fasādes žeki. Fasādi grib apstīties? Nāku. Tev visādi pa daudz strauji ātri iet. Jā. Laikam tev strauji pīt tavi čomi, ne? Jā. Nekur skaties, kā. Super. Dēlīši un skrūvīši, viss kā vajag, perfekti. Malec, akurāti, viss. Man patīk, ka ļoti akurāti. Pašam ne katru reizi sanāk. Jā. Bet tā jau viss. Tev pozitīvs objekts. Ir. Visiem jābūt tādiem. Parauga objekts. Jā. Kafijas pauze. Paldies. Kā slīpējās? Priekš piekdienas ļoti labi īstenībā. Mēs priekš piekdienās nedrīkst ņemt šitādus objektus nekad. Jo? Mūžīgi kaut kas noiet greizi. Kaut kas salūst, kaut kas salīst. Bet priekš šitās piekdienas pagainām viss ir kā cerās. Padzeries kafijas pasaulē. Jā, tā ir kafija. Paldies kafijas pasaulē. Tev te savu mūziku, Jā. Šis gabaliņš man patīk. Vecie labie. Kaut skan mūzika, vismaz ir tāda jautrāka strādāšana. Brigadieri. Iebrauktu mēģinam ar nākošo reizi uztaisīt gatavu. Jā. Lai paliek asāka tev. Jā. Tā kā tu? Tā kā esi. Jā. Nebūs slidens? Tāpēc es gribu, lai tu esi uz vietas skatāmies, jo betonam izžūstot, viņš paliek vēl asāks. Jā. Tā kā tu? Tā kā esi. Jā. Cik reizes jau tu noslīpēji? Pusotru. Tekstils ir vasarai. Saules stāri, vējš, bet pie šitā 100% mitruma, kas tagad ir vēl snieģels, nekas nenotiks, ka viņš rīt līdz pēcpusdienai paliks un pat svētdien paliks. Kur sniedziņš sākās? Jā, tas mums galīgi nedara. Nē, sūdīgi tagad? Tas ir slikti. Tieši pietiekami sacietējis ir. Nē. Betons ir silts, sniedziņš kūst uz viņu. Es līdz ar to pie slīpēšanas man vairāk mitrums parādās uz lauku. Tas process atkal velkās uz priekšu. Nav labi. Bet tu valsi proti dejot? Pēc 0,5, jā. Kad pēdējā reize dejoji? Uz jāņem kaut. Davai, tad esi uz vietas un pētīsim visi kopā. Ilgurs vēl pieslēgsies. Davai. Kaut ko atradīsim. Bet bez 0,5? Bez 0,5, protams. Tālāk, kāpēc jūs aizšujat ciet, bet no sākuma vienkārši neizgriežat ārā? Nav čakras pēc tam? Precīzāk šitā, mēs uz sienas atzīmējam jau pēc lāzera iepriekš, kur būs augšējā aile, kur būs palodze. No sienas atzīmējam visus izvērus, pārnesam viņus uz loksni un uz vietas izzāģējam. Nav precīzāk. Viņš var pārlišķi tajās vietās, ka nesīksim, saproti, jo rekur ir statnis un rekur loga aila. Jā. Un ir baigā iespēja, ka viņš pārlūž visiem. Bet tā nav čakrīgāk izgriezt? Nē. Es redzēju, ka jūs tos visus galus arī krāsojat. Pilnīgi visi gali krāsot. Pilnīgi visi. Neviens gals nav atstāts nekrāsot. Gentleman art, jā, tev. Priekš kā mūsu
Tāpēc, ka mēs esam par ūsām, par tavām ūsām. Okay. Lai laikā paveiktu. Bet tiešām māksla, tā kā jūs to izpildat, ļoti smuki. Nevaru sagaidīt, ka šis tas būs gatavs, lai es varu pakaifot. Pirmdien būs gatavs. Ideāli. Eltex, tā slavenākas kaste. Jā. No kāda uzņēmuma tā bija? Hāger. No Hāger Latvijā, jā. Vajag sadalīt skapus, automātus un visu pārējo pie viņiem. Bet tu tagad esi influenceris elektriķu vidū, ne? Jā. Noteikti. Pilnīgi sakautrējās. Tu varētu reklamēt baltos vadus. No lūdzu, vai kaut kādi ražotāji. Jā, sazinās ar Eltexu. Sazināties ar Eltexu, mēs uztaisīsim reklāmu baltiem vadiem. Jā. Un dažiem meldiem arī. Tas atbildīgais brīdis ir klāt. Nesanāks tagad 100 punktus pilnā. Ierakstiet komentārā, vai viņš pareizi visu dara. Tev vajadzēja no muguras tā skaļa rokas sasista elektriķi, parasti viens otru biedē. Pierāk no muguras, tipa, ka tu nedzirdi, un tā skaļa klops. Aha. Bet tikai tad, ja tu zem sprieguma kaut ko dari. Šitā tas nestrādā. No kā? Tāds laiks. Labi viss. Paveicās, sniega nav. Ideāli. Jā, viss būs labi. Tā tu negribēji. Tā, Eltex, iedos ūdentiņu. Paņemšu pēc tam spainī, vai dod man uzreiz spainī. Var ņemt spaini, jā. Šitā būs labi? Ielē, lai es vairāk te nesteigtu. Jā, maus. Urbumiņš plus. Malcum. Iesvēti! Es skatos kritups, vai ielē nav. Nevaru beigt priecāties par šito te lāsenīti. Atdalošā dara. Jā, ļoti smuka. Jo mēs iepriekš bijām domājuši vienkārši kaut kā sastiķēt viņus. Un sākumā vispār bija domāts, ka būs garie dēļi. Jā. Tā kā es atbraucu un uzzināju to, ka ir garie dēļi tikai 10 kvadrāti. Jā. Mums vajadzēja izdomāt kaut kādu rezerves risinājumu. Šī gadījumā tā ir atdalošā daļa starp dēļiem, lai nebūtu jāveido atsevišķi šuveši, kas būtu ļoti nesmuki un papildus latojumi prasīt. Tad izdomājām ielikt vienkārši atdalošo daļu, kur mums arī palīdzēja ērūks ļoti. Un principā uzreiz jau momentā uztaisīja vajadzīgās detaļas, kuras jau 5 stundu laikā bija klāt. Ēru, paldies. Un iz jumtiem paldies par Oskaru un viņu komandu. Kas tā pa putriņu? 2 komponentu membrāniņu. Tā līme kopā ar to cementu maisu. Kam šitā bija paredzēta? Hidroizolācija. Tāpat ūdeni nevajag, ja? Nē. Nu, var, ja tu vēlies mazliet šķidrāk, tu var mazliet ūdeni pieliet klāt. Bet es nelēju ūdeni klāt, man ir pietiekami šķidrs. Mapēs, jā? Jā, mapēs. Paldies, mapēs. Eduard, iešķi kaut kas pa mūziku Armandam skan. Es jau skatījos, ka tur cita atmosfēra. Tur ir citi, jā. Nu, normāli. Kaut ko saprot, Armands? Jū, kaut ko dzīvē zin kaut ko, jā. Ne tik flīzē, jā. Mēs zaži gājam, turam būtu. Nav kā meistariem iet. Labi, pirmā aila patums. Oi. Bet ne, būs super. Uz centimetrus iet. Ja mēs sākumā bijām domājuši kaut kāds vairākus cilvēkus, vai trietā pilnībā, ok. Nu, es domāju, pilnībā pietiek. Galvenais ir tas tur. Taimers. Galvenais taimers, jā. Bet principā pilnībā pietiek. Lai visam var izskatīt līdzi un kvalitāte būtu, tas jau pats svarīgākais ir. Nu, pat mums ļoti labi izskatās. Ļoti labi. Augšsmuka leņķītī, 15 grādu. Jā, šodien forši tā pieeja klāt, forši jūs tā piezāģējāt. Pirmdien turpinām. Tas ir ideāls. Jā. Man šis ļoti patīk, un tas salaidums ar asfaltiņu, tur ir māksla. Kurš tev ieteica to metālu? Ir Anete, Saja Sportes uztaisīja, ātri. Galvenais, lai neslīd ziemā. Viņš jau tev neslīdās. Tur ir siltās grīdas. Pirmos mēnešus. Tā kā šočiku redzēs, tad vairs nebūs siltās. Es ar MB betonu runāju. Viņš saka, ka vajag ieklāt ar ģeotekstilu uz nakti. Nevar. Man ir mapējs bišķi augstāk par MB. Mapēja ir arī laboratorijas, un viņi teica atkal, ka nevajag līdz svētdienai. Tas baigais mitrums. Jo mums ir betonam piedevas, precela piedevas un arī granīts iekšā. 6 grādi viņš var tur stāvēt. Jānis no MB betona saka, ka tur tas ūdentiņš un kaut kāda augšā kārtiņa var izveidoties, kaut ledutiņš, atdalīties. Nebūs. Neatdalīsies? Neatdalīsies, nē. Mums ir viss piens saslīpēts, viņš nekur nevar dalīties nekas. Mums ir vienā masā.
iekšā visi betons. Vajadzēs vispār uzklāt viņu, vai ne? Tur rītdien būs, kas uzklāja. Šodien mēs nevaram to izdarīt. Es rītdien? Es varu. Tad no rīta uzklāja. Vēl pirms kākšanas virsū pačam, vai nepaliek pēdas, jo rokas nesmērējās. Nereaģē tā kā reaģēja siltākā laikā. Uzklāja, kur sliktu nebūs, jā. Mums tam liks samaksāt par šo kā. Nu, tad arī vēl pāris loksnes, vēl plamasteram pāris štukas uzmetīsim. Nu, aiziet. Galvenais nesačikarēt, jo man ir ūsas uzlīstas, ko es tev arī jau sāku šaukt. Jā, super, bet labi izstās. Agrāk bija arī bērni, bet tagad. Ar ūsām foršai? Ar ūsām foršai. Jā, labi, tad man ir vienkārši jāpaņem jaušas. Ierušies vai paturējušies. Tā. Un pa šeit nesvita? Nu, bet tu paņem kaut kādā, šitā, tā kā tas ir dabīgi, tu jau nemēģini izdurt cienā cauri. Jā. Ļoti labi. Vēl? Tu nevari stiprāk? Priekš kā man bail. Es negribu darbu sačakarēt. Bet tu jau nevari sačakarēt, tu redzi? Jā, ļoti labi. Ļoti labi. Ar pulku? Jā, man žēl. Kurš? Māri, mēs tevi gaidām ciemos. Ir ļoti labi, jā. Es arī no sākuma baidījos uz viņu kartuču. Klausies, šodien taču var braukt virsū? Nē, vēl nevar. Vēl nevar? Nē. Jā, es domāju, kā to nešam. Baigi smagās? 96 kg ar visu, iepakojumu kārbu un tā tālāk. Domāju, ka droši vien vajadzēs vispirms atdalīt ērti no kārbas atsevišķi nest, lai vieglāk. Jā. Kaut kā jāizdomā, kur izlīst cauri un tā tālāk. Viņi atvestiprina atpakaļ un ir pilna aplodojuma, ķipa atstāt. Bet tas tāds ir bišķiņ papildus darbs. Atstāt redzamu zāģētu daļu vispār nav nekāds prikals. Bet tas vai, ka laiseksies pēc tam to dēli. Vai grib pieiet, jāaploda šādi ar dēli vai iet viņiem virsū? Es nezinu, aploda vai vispār nebūs? Durvis viss nosaksies ar tiem dēļiem. Būs slēptās durvis? Sanāk, ka dēls jā, vienā līmenī, dēls pēc tam aizies pāri visai. Kaut ko tādu esat esījuši? Nebūs, viņas var. Nē, pieprasījumi jau ir dažādi bijuši, bet tieši, ka pēc tam apšuja klients ar dēļiem, varbūt, ka kāds ir apšūs, bet mēs neesam bijuši informēti. Dēls uznāks visu aplodē. Tagad mums jāieliek līdz ar dēļu maliņu pašu, un pēc tam dēls nāks un aizies pāri, un te būs vienkārši viss līdzens. Durvis sanāks pa dēļu tiesu iekandrētas sienā. Nē. Pēc finiša. Jā, šitās metāla durvis ar termopārāvumu, un kā es biju jau pie mums profilā tiktu kā līdzis kārbējums, šitās durvis mūsu sadarbības partners nesam ielikt iekšā, tā būs tāds pašas. Kā mēs koku pie viņa piemauksim? Koku būs droši vien kaut kā jādomā, vai nu kaut kas ar līmu, vai nu jāskrūvē, tad jāskatās fasādniekiem. Droši vien jau tur var maukt vienkārši pie metāla ložas. Jā, no kaut kādām krūvēm jāpaskatās tā, lai nebūtu tur kaut gara vai kaut kas tāds. Iekšā termopārāvums krāms ir sadalīts divās daļās. Ārpusē, teiksim, kad ārā ir augsts, viņa paliek augsta. Iekšpusē sasals pēc iekšējās temperatūras. Cik augstums ar siltumu nesatiekās, nenotiek pēc tam rāmja rasošana un caursalšana. Līdz ar to tas tur aplodojumi nenotiek un tā tālāk. Murgos jau tās durvis nerādās? Ir bijis, kad pārslodzi pa daudz strādā, tad jā, gadās, bet neko. Mēs viņus, piemēram, tās durvis visu saistīsim ciet ar dēli, jā? Šitā vieta, kā viņa netraucēs tas dēlis, ka vērsies vaļā? Tas būs jāimprovizē pēc fakta, tāpēc, kad pieliekot klāt dēli, pēc tam jāpavar vērt, vai jāpaskatās, kā to visu salaist kopā. Kaut kas noteikti... Jālaiž 45 grādos uz ārpus. Varētu būt, jā. Iespējams, ka pretēji, uz vērtnes pretēji, šeit pretēji. Kā variants. Tad var vismaz 90 grādos. Attēlum jāstās, jā, lai netraucē vērt vaļā tā tālāk. Tāpēc, ka tas tāds ir specifisks, bet izdarīt var vienkārši, vajadzēs bišķiņ pastrādāt. Tā ļoti ātri sanāca ielikt iekšā. Jūs tā visiem taisat ātri vai tikai man? Visiem. Vēl nav iekšā. Ko tu saimnieks saki? Pastīsimies gala rezultātu. Gala rezultāts ir pats galvenais. Bet pagaidām izskatās ļoti labi. Nu labi, bet bieži uzlauž durvis? Īstenībā ļoti bieži. Mums vienīgi ir tā, ka informācija publiskajā telpā, kas ir pieejama, viņa netiek tā parādīta. Ja, ka, teiksim, agrāk bija tāds raidījums Krimināla informa, kur katru vakaru varēja skatīties un zināt par aktuālajām tēmām, kas notiekās. Ja, tad šobrīd bez mazliet specifiski būtu jāmeklē tieši tā informācija. Bet tā kā mēs nodarbojamies ar durvju atvēršanu, self-service, ja, tad ļoti bieži ir, kad jābrauc slēdzenes mainīt apzaktiem dzīvokļiem. Nu, bet īstenībā jūs varēsiet savu tikko kā rubriku Krimināla informa uztaisīt un... Sāksim varbūt tā virzienā arī pamazam strādāt. Jā, stāstīt, atkal ir uzlaustas durvis, tur Ķengraga mikrorajonā un eiro durvis ieradās un ielika iekšā. Jā, un galvenais, kad notiek bieži tā, kad cilvēki pērko durvis, nopērk kaut ko lētāku, jā, nepadomā par drošību, domājot, kad man jau nav ko zakt, jā, bet tad, kad dzīvoklis ir apzakts, iznes visu pēdējo, uztaisa bardaku dzīvokli, jā, tad tā drošības sajūta pazūd, un tajā momentā cilvēks jau vairs negrib ekonomēt uz durvju drošību.
Ir problēma, Reinis ir ieradies. Jā. Tev ir jauns kašaks. Labi. Ideja tāda, ka durvis liekam tā, lai durvis ir ciet, lai var tos dēļus laist pāri. Jā, precīzi. Šitien te jābūt 18 mm Tas, ko mēs šobrīd arī mēģinām izdarīt. Jā. Tagad konstatējam faktu, ka nedaudz fasāde ir, ka te kaut kas jāpielīdzina, bet tagad sazvanot fasādnieku, viņš saka, ka vajag pārtaisīt šo daļu, lai nebūtu, kad latojumā durvis stāv, un to, ko viņš saka arī pareizi. Viņš saka, ka viņas vajadzētu iedziļināt, lai nelikt viņas latojumā iekšā, bet tad mēs pazaudējam to efektu, ka viņas būs vienā līmenī. Mēram tajā līmenī tā kā logi ir ielikt, jā, tik ir jāiedziļina arī pašas durvis. Bet vienkārši tad mēs zaudējam to, ka, mēs, ja teiksim, šūsiet tos dēļus virsū, tur durvis iztur dēļus var, jā? Viņi izturēs, jā, bet... Viņi paņēma metāla durvis. Okay. Bet, teiksim, tad viņus tad jūs varēsiet nošūt, un viņi vienkārši būs iekšā. Tādā veidā. Viņš padziļināt 18 mm. Dēļa biezums. Vairāk. Reiķinā, lai apodrēs siltināt. Reiķinā, šitādā dziļumā tev būs durvis. Un tad te tev nāks fasādes tas dēles. Tev uzliks arī uz fasādes dēli arī uz tām durvīm. Viņi būs šitik dziļāk gailē iekšā. Latvijā gribat likt fasādes dēli? Tā zona laukā. Šitā te starp mums jānosiltina, vai ne? Mums būtu arī šitā pusē jānosiltina. Kur ešā? Šitā. Te būtu jātais pāri, kad Latvijams saņem ārā un jāliek iekšā. Jā, bet beidzās šeit kaut kur siltinājums beidzās, ja? Nē, te ir tukšums. Šitais ir, ja, siltinās. Siltināts viņš šeit ir. Te ir slēdzeņu caurums ir. Te iekšā vata nāk. Man liekas, kā ārējā daļā nenāc vata, vēl šitie te nāk. Cik šitās durvis maksā? 568. Man liekas, ka viss nāk vata, pat var redzēt. Tad nāk, viss aizpildīs. Bet ja mēs te aizpildam... Un montāža? Montāža, vidēji kaut 150 eiro. Tas ir Rīgā, vai? Un mēs varam kaut vai XPS puķi ielikt iekšā, pieņemsim. Šeit te. Te vienkārši sprauga ir centimetri. To dziļumā aizbāzt visu ciet. Jā, es domāju, ka to dziļumu mēs varam visu aizbāzt augšā arī. Jā, respektīvi, siltinājumu ielikt te iekšā šajā te spraugā. Un tad jau es absolūti problēmu neredzu, kāpēc mēs arī nevarētu turpināt šādi. No kuru iebāzt iekšā no tur jāimprovizē. Ja tur ir jāsamēr izmēra, un tad jāsaprot, ko mēs tur varam ielikt. Kad mēs to varam izdarīt? Pēc mēs tā kā jāiemontē durvis? Nē, tas siltinājums, tas nav, es domāju, tur tūlīt izdomāsim, sapratīsim. Mums arī tā kā vajadzētu no montāžas puses pēc tiekšā. Jā, tūlīt izdomāsim. Skaties, tad dēls iet. Pa virsu. Labi, tad viņš respektīvi iet, jā. Tad viņš aiziet vienkārši smuki tālāk. Un viss. Jautājums ir pa eņģēm. Vai ir paredzēts šīm durvīm konkrētajām, ka tās eņģis iznāk šuči uz āru, lai tās durvis ir atvērts? Eņģis ir arī vērsās vēl vienkārši šitam te. Ja divi dēļi, kas sajiet kopā, viņus jāsastīk 45 grādos varbūt jātad. Kā karbi ir nostiprināti, mēs varētu ielikt tās durvis iekšā, ne? Mēs domājam. Vēl domājam. Tieši laikā. Iekšā vai nebīdam iekšā, plus vēl jāatrisina, ja mēs atstājam, teiksim, šitādā veidā, tad jāatrisina, ko mēs darām ar līmeni. Liekam nelīmenī vai tomēr fasam, līmeņos pēc tam. Bet par super energoefektīvu šo telpu mēs noteikti neliekam uzsver. Šitās durvis jau tad būs tīri. Šeit siltinājumi mums te ir, kur likt, vēja membrāna mums būs, kur likt, tvaiku izolāciju, te mēs pēc tam uzliksim smuki virsū. Galvenais to mazlu pēc tam mēs uztaisīsim pareizi. Tobrīd es domāju, durvis ieliekam līmenī, un pats galvenais, lai ar fasādu, fasādes dēls nāk pilnīgi absolūti vienā līmenī. Tāda tā galvenā. Labi, kā brauc īsti jau. Jā, vai ne? Es jūtu. Man likās. Un arī atkritumu vedēji ārā būtu pabraukuši garām, viņi labi vēl kaut ko. Tu dzelteno? Jā, tu nost. Jā, vai arī varam uzlīmēt. Jā, tas būtu laikam ideāli, jā, lai viņš tā kārtīgi salīmējās, lai viņš nekur nevarētu pārauties. Jā, tur respektīvi šitien te aizpildam tvaili. Šeit tvaika izolācija nekāda netaisa, tur pēc tam šeit sataisīs, kad iepūtīs vati. Jo tur, jebkurā gadījumā būs vēl viena pūšot vati, būs taisīs caurumus, lai tie caurumi tur pēc tam smuki aiztaisītos. Pūša putām šito kā pēc tam uzlīmēs. Es uzlīmēju, bet nelīmēju pēc sienas klāt. Vajadzēja vienkārši šo putām aiztais ciet. Uz rāmi uzlīmēt lentu. Uz rāmi uzlīmēt, bet nelīmēt ciet. Precīzi. Jā, tur klāt nelīmē un pēc tam čai sapūtīs un tad uztaisīs to tvaika barjeru pareizo, jā? Tā, rekur. Durvis ielikām, putas ir iepūstas. Tagad bišķiņ maziņš čarksteņš ir tāds. Putām jāizžūst, tad ir vajadzētu pazust, kas pastīsimies. Tumsā te neko tagad redzēt nevar. Rīt, nezinu, nebrauks uz objektu, pastīsies. Uldis izskrūvēs ārā skrūvis. Pats cik tāpatās tas dēļi, pēc tam jāņem nosteri, lai viņas pieregulētu. Tā visticamāk vēl kaut kāda lenta, pēc tam jālīmē klāt, lai viņas savienot kopā. Tā kopumā it kā visu kā. Tur Edgara atslēgas, jā, tām durvīm. Tās durvis mēs neaizslēdzām ciet, viņas vienkārši stāv aizvērts. 5 un 5 atslēgas. Paliksim reku uz palodzes, laikam tur maliņā, citās jaunas. Citādi nevar nolikt, visu sāvērtējām, tāpatās pēc cimdiem arī nolikt. Rekur atslēgas. Ko tev negribas? Ārā jāzāģē trubiņus. Cik daudz šūs ir jāizāģē? Parasti pēc standartiem ir 6x6, bet te ir kaut kā nestandarta. Tu nevari smuki uzlikt 6x6 kvadrātu, skatīsimies simetrijas, tuvāk.
ko. 4x5 vai 3x4. Kādos tādos kvadrātos sazāģēsim smalkāk, lai lielāka varbūtība, ka nebūs plaisas. Te paliks trokšņot visi, jā? Jūs paliekat trokšņot, cīnoties ar kaimiņiem. Mēs brauksim, noskriesim ziemu. Kas ir noskriet ziemu? Tā kā stirnu buksta. Sēriju veidā skrējieni. Cik jāskrien? 9, 10. Tu pats skries? Es, jā. Ar meitu? Nezinu, diez vai. Drīz Reinis atbrauks, un tad mēs izrunāsim, kā tas plīsītis būs liksies dzīvē. Otrā telpā jau saiklīgs? Nē, otrā telpa arī man ir jautājumi, to mēs atrisinām. Kas par jautājumu? Šuvīts lielums, cik liela šuvīta būs. Es ieteiktu 3 mm, es varu īstenībā parādīt varbūt. Es mašīnā vienkārši atradu 2 mm, vienkārši šuvīta būs lielāka, lai pasē šeit līnija un šeit līnija, jo tas izkārtojums būs kā šeit, kā ir izlikts. Būs viena gareniska un 2 šādas. Lai būtu vienāds līnijas, man jātais 3 mm šuvīta. Šodien sāks līdzēt, jā? Jā, Reinis atbrauks un mēs tur izrunāsim visu un tad arī sākšu, jā. Eltiks, nu, kā tev klājās? Kur tu biji no rīta? Brīnā, ko tu šodien 6:30 sāk? Kā vēl elektriķiem jāstrādā? Es kāds ir kārtīgs elektriķu vēriens? Tu ar zobiem viņus netaisīji? Tā, ar mani. Kas te mums ir kaut kas pievienots beidzot? Kas šūkas te tagad jums ir pagaidām uzlikuši šitā ūdeni? Jā. Ok. Es ir kādam vajag ūdeni, tad... Elektrība ārā ir? Es bildi jau arī Rēni Maisolotī gadījumā vajag. Un visu, ko mājās laidīšu? Nē, es citu. Uz citu objektu? Nē. Nopiet? Nu jā, es jau noķēru. Man vājstāvnieks vajag arī. Lai es tālāk, kur vienot, man vajag zināt, kāds būs vājstāvnieku modelis. Modelis. Intērio. Ko tu te lauzies iekšā? Lauzos iekšā, es skatos, kā tev nobetonēts. Ejam, es te parādīšu fasādīti. Parādīšu. Baigi zolīti. Pasties, viņš jau izdomāja, nu zin kā, tad nebija tas attiecīgais garums. Viņš izdomāja šitādu smuku līniju. Jā, nu, tā ir ekstāze. Šitādu kaut ko līdzīgu mēs jau ar Reinu toreiz arī runājām, kad ne obligāti tiem dēļiem ir jābūt pilnā garumā. Man īstenībā pat šitā līnija kaut kā projektos pat labāk patīk. Jā, viņi ir ļoti smuka, bet tu paskaties uz šito vēl. Šitien ir tāds meistardarbs. Ko tu vari pateikt? Šeit kaut kur kāsīt var atrast? Nē. Viss ir ļoti smuki pietonēts, notonēts. Tu pasties, kādas palodzītas uztaisītas, viss, nu. Ļoti smukā tonī viss sajiet. Vienkārši Intērio. Šis smukie dēlīši, paldies jums Intērio. Tie, kas komentārā kaut ko minēja, ka tur dēļi kaut kas nav nokrāsots vai kaut kas, tā bija dēļu otra puse. Jā. Tas bija, nu tā. Jā, nu. Bišķiņ, jā. Nu, komentāros viņi labāk zina visu. Jā, nu komentāros, protams, nav tā kā. Bet mēs viņus ņemam vērā, īstenībā lasam, bet mēs arī viņiem atbildēsim. Bet ar dēļiem viss ir kārtībā, viss ir notonēts. Tik dziļi, cik dziļi tam ir jābūt, viss struktūra ir skaista. Tā, kad pabeigsies, to īstenībā var bišķiņa šeit visu vienkārši skalojās, pēc tam vienkārši ar lupatiņu var notīrīt to fasādi un viss, neko tur nevajag ne viņu verst, ne mazgāt, neko. Nu skaisti, ļoti skaisti. Jā, materiāli ļoti skaisti tās tiešām. Par parketu, kad ir domāju viņu vestu šeit? Tas noteikti būs īsi pirms tā 15. datuma, jo parkets liekās principā tā, kad viss ir pabeigts, parkets ir tas, kas tiek ielikts kā pēdējais. Kāds tas parkets būs, cik liels viņš ir? 18 cm platumā, biezums, godīgi no galas neatceros, bija kaut 13 mm. Un garas loksnes? Dēļi ir līdz 2,90 garumā. Tādi, jā. Sākot, tur ir miksā, viņi iet parasti īsie dēļi. Bet tas nav tādiem maziņiem, jā, gabaliņiem, kā parkets parasti likās, ka viņš ir tāds no maziem gabaliem, kas Nē, tev būs platie dēļi, tādi 18 centimetri, ļoti smuks platums, ļoti tīrs zarojums tāds ar tādiem minimāliem kaut kādām zaru vietām, un gaišā tonī būs tāds naturāls. Parkets no kuras valsts? Latvijā vietējais ražots. Latvijā ražots, jā? Tā kā Latvijā ražots dēlis, pie mums ļoti daudz paraugus var apstīties uz vietas, visus toņus, visas krāsas mēs parādīsim un uztaisīsim arī mega piedāvājumu. Mega piegādi? Mega piegādi, mega piedāvājumu arī šiem dēļiem. Būs arī akcijā šie dēļi. Okay. Oskar no Intērio atbrauc ciemos. Čau. Mēs dēļus atvedām jums. Super, vēl? Nē, tos, kurus jau montē. Vēl pagaidām nevajag. Jā. Mums, kā domā, kaut kas pāri paliks, vai ne? Nu, pagaidām grūti spriest. Vienkārši tas, kas baļļi taisīs, viņš domā arī ar tiem pašiem dēļiem, viņam vajag 7 kvadrātmetrus, 2 metru garus. Nu, atzāģiem liksim malā kaut ko, jā. Un skatīsimies, ievas beigām, tad jau reiķināsim. Tuvākajā laikā nevar viņam dot neko, jā? Nē, tuvākajā laikā toši. Labi, cik to ātri var piegādāt? 7 kvadrātmetrus nav baigi forši veist, bet atvest jau varam. Tev vajag līdz 15. Jā. Nu var to izdarīt, to var izdarīt, jā. Kuru nākamo sienu taisīs? Pirtsienu. To taisīs tomēr, jā? Jā, tāpēc mums nedaudz aizkavējušies ir norobežojošā barjera, kas ir siena. Nevaram tur pagaidām iet to pusi, kur ir plāna. Ok. Au šito pusi? Nē, šito pusi arī nevar, tāpēc, ka nav visi vadi vēl izdarīti. Ok. Būtu vislabāk, ja šito pusi teikt uzlikt to fasādi. Nu, protams, gribās jau. Labi, šodien to augšu uztaisīsiet tur? Jā, protams, iesauksim nākšo platni. Ok, super. Armand,
Armand, tev uz interviju par tām 3 mm šuvēm. Jā. Kāpēc 3 mm? Jo tajā plānojumā, kā tas flīzes stāvēs uz sienām un uz grīdām, vienkārši, ja 3, tad sanāk tas šuvīts ies, kā vajag, gan uz sienām, gan uz grīdas. Uz grīdām un uz sienām materiāli, tā šo var jau taisīt 1,5 mm. Ja būs 1,5 mm, tad man būs kantiņi šeit, šeit un šeit. Viņš nesakritīs, jā. Ne, jo tagad es izmantoju, man mašīnā stāvēja 2 mm, šis ir 2 mm, jā, jau ir kantiņi. Tāpēc jau sanāks 3, lai šīs šuves iet arī pa sienu visu. Jautājums, vai obligāti vajag precīzi trāpīt? Reinas atbrauks, mēs izrunāsim. To vajag izrunāt, tāpēc, ka bieži vien jau gadās, ka kaut kāds mēbeles ir priekšā, ir vēl arī, nezinu, izlietna mēbele. Jā, citreiz tas nav būtiski, neviens, kad ienāks iekšā, viņš jau neredzēs. Tā šitien, tā šuve nesakrīt ar to, kas ir pieņems redzamā daļa kaut kur šeit. Jā, nu es sapratu, jā. Nekad nevienam mūžā tas nebūs svarīgi. Man prasīja par šiem dēļiem, vai viņi ir kaut kā apstrādāti vai tikai dedzināti? Viņi ir dedzināti, tad viņi ir nobirstēti un tad viņi ir eļļoti. Tāpēc viņi arī nesmērē, ja? Viņi nesmērē. Principā ir tā, ka ja viņš no rūpnīcas iznākot, viņš var bišķiņ smērēt. Bet īstenībā ļoti, pat nejūtas, ka tu varētu tavs jaks nomēģināt. Šoreiz ne. Jā. Rūpnīcas puteklis kaut kāds ir virsū viņam. Jā. Tas ir normāli, jā, bet smērēt nekas neko nesmērē. Viņš ir noeļļots un viņam ir tāda interesanta eļļa. Tās eļļas sastāvā ir arī piedeva, kas veido tādu kā mikro pārklājumu, tādu plēvīti. Mēs viņu pat ar aci neredzam. Jā. Viņa ir smuki iestrādāta struktūrā un viņa atgrūž ultravioletos starus. Līdz ar to tas padara arī to eļļu un to pašu fasādi ilgmūžīgāk. Nu, principā stāv jau, ir vietas, kur projektos jau stāv jau, pieņemsim, tur 4-5 gadus. Neizskatās, ka tur vajadzētu vispār kaut ko atjaunot. Rūpnīca saka, ka tumšajiem dēļiem ir aptuveni 11 gadu garantija, kad viņi neizbalēs. Višķiņ cits ir varbūt tās uz tiem sarkanīgajiem toņiem, tur vajadzētu ātrāk atjaunot, bet melnais dēlis būs melns ļoti ilgi. Jā, cik balles dosi tiem fasādniekiem? Es teikšu, var visas 10 balles droši dot ļoti kvalitatīvi, precīzi, ar minimāliem atgriezumiem, nečīkst. Brīnišķīgi strādā, Džeki. Jūs jau šeit? Čau, kas ir ar kastēm kaut kādām? Kas te notiek? Štābiņi tu arī te, Džeki paņēma līdz tev. Tā, te interio ciemos. Nav ko teikt. Skaisti. Ko jūs atradāt? Flīzētājiem. Štrumuļus. Visi flīzētāji. Labi, aiziesim ar flīzētāju parunāt. Armand, pie tevis ciemos no Bernera. Pilns kompetents. Tas pilnais, jā? Tas ir flīzēm ķīlīši un arī... Tur 3 trīnieki nebija? Lamburiņi, vajag trīniekus. Vajadzēja trīnieks, jā. Izdomās, būs trīnieki. Tā viņam pateica, 100 kilo ar paceltiem. A šis kas ir? Šis to, ko man paprasīja no rīta. Jā, tas būs man ķēpa sanās. Pagājušajā nedēļā nokrita mans lāzers un... Būs jauns. Būs jauns, jā. Jep. Man bija te bačens ar iekšā viss ir. Jā, viņš jau strādā. Jā. Izvietojums būs tā, ka viņš tagad būs. Šeit līdz ar. Vajag trīnieku. Jā, vajag. Jo šāds arī būs izkārtojums gan uz sienām, gan uz grīdas. Šodien varēs dabūt? Mēģināsim. Tagad dēļ viņiem nevar strādāt, jā? Jā, vajag reinu un vajag šos plasmasiņus. Un cik tur iekšē? 100 vajadzēs vairāk viņus. Parasti uz vienu vances tur kaut kā 400 aiziet. Okay. Stābiņi, nāc iekšā. Ko tur salas tērā? Parunājies par fasādīt. Ļoti skaists fasādi. Ir labi, jā? Ļoti skaisti. Un tu jau visu to pabeidzi. Nu, jā? Viena siena atlikusi. Nu jā, tāpēc ir izslēgts taimers, jā? Nē, Eltek šodien te elektrība bija atvienojas tagad pa jaunu visu. Okay. Bet te jau var noņemt pāris dienas nost, ne? Domā, jā? Es domāju, brīvi. Atstājis 15 dienām vēl. 5 dienas noņemt nost. Ierakstiet komentārā, vajag 5 dienas noņemt no taimera, lai 10. decembrī ir gatavs. Eksperiments attaisnots arī? Čau. Tā redzi. Ideāli. Šitas ir priekš durvīm, jā? Šitais ir ēnu profilam. Durvīm, tas pats princips. Šitā smuki visu izfrīzē. Jā, un lai viss smuki sajiet. Un tagad darbi ir ētākies. Vēl viens. Ko tu tik vēl? Ko tu tik vēl? Vajadzētu nedaudz izgulēt. Ja tur jums diviem šodien ir ko darīt? Es jau piešāvās, nevarētu vienīgi. Mierīgi. Maz jau palicis. Jā? Reikur eiro durvis ielikt iekšā durvis. Varēs uz viņām dēli uzmaukt virsū? Varēs, kāpēc ne? Jā, kā tu viņu domā līmeni skrūvēt? Pietiks, ja mēs uzlaidīsim viņu tikai centimetru virsū. Vairāk nevajag, lai ir redzams arī pats rāmīts. Jā. Līdz to skrūve pietiks, ja būs latojumā. Vēl nospēdīs droši pēc silikona virsū. Bet mēs gribam visu durvi dēlī.
Visu durvi, līdz šeit nedēlī? Nē, visu pilnībā. Visu pilnībā, nu tad bez maniem nāksies to darīt. Jā? Ja visu durvi tad bez maniem. Kāpēc? Kā es to durvi šūšu ciet? Nu, es nezinu. Tas nav iespējams? Viss ir iespējams, tikai ne man. Būtu tās eņģis, būtu iestrādāts iekšā. Tad būtu perfekti īstenībā, tad būtu daudz vieglāk. Nu jā, tās durvis baigi ilgi bija jāgaida, tāpēc mēs nolēmām šitādus. Kaut ko var uztaisīt, te jāuztais leņķī kaut kādos grādos, tā lai var atvērt vismaz durvis 90 grādos. Respektīvi, kaut kādu brīvo vietiņu vajadzēs, kaut kas te būs redzams eņģu vietā. Te galīgi ciet nevarēs ēsties, ja tu viņus grib atvērt vaļā arī. Bet pārējo var diezgan cieši klāt, jā, kas savienojam vietas. Kā viņi domā, skrūvēt klāt vai līmēt? Skrūvēt. Ko saki? Pareizo līmi atradīsim. Līme plus skrūvas. Līme plus skrūvas, tāpēc kā ir jāsamauc kopā ar fasādi. Fasādi taču ar skrūvas ir, lai nekas baigi neatšķirās. Jā. Varam izmantot gan līmi, gan skrūvas. Tā būtu pareizā. Līme būtu. Jā, tā līme kaut kā turēsies, kad tas metāls augsts, karsts paliks. Pilnīgi vienalga. Ir visādas. Atradīs pareizo. Tas te tikai atslēgas vietu, šito jāizziņķē iekšā, šito jāizziņķē. Es nezinu, vai te vajag divas atslēgas, varbūt šito nafig un tikai atstāt vienu. Mazāk četri. Mazāk četri. To varēs tas ir ciet vienkārši. Jā, un tad viena te paliek atslēdziņa un viss. Un Mustangs nosargās. Tad jau var arī bez atslēgām, te Mustangs sargā. Tev arī bez durvīm. Jā, hoči. Es varētu piedāvāt variantu, ja mēs te taisam tos dēļus, laižam, lai palaidīsim centimetriņu no betona. Jā. Tie reiz te nebūs redzams tā putu vieta. Jā. Vai lente, kas nāks priekšā. Jā. Nu, tad tā varam izdarīt. Līdz kurienai tev vispār visi te dēļi arī te plānojās iet? 3 centimetri no betona. Vienīgais, tad sanāk problēma dēļ durvīm, ka nesanāks baļai dēļ. Jā. Nu, šis ir izreikināts noteikti ārā. Sinti gan jau izreikināja viņā. Vajadzēs arī kaut kādu atdurītu šitām durvīm. Savādāk, ja mēs te taisam tā diezgan cieši, kas ir dēls ar dēli kopā, tas nozīmē, ka ar vēju vai ko to vietu visu var izlaust ārā. Tas nozīmē kaut kādu atdurīti vai arī stārķi. Labākais variants stārķi ielikt durvīm iekšā. Lai nav te nekas pa kājām tev netraucē. Jā, pa kājām nevajag, jā. Tāds puķikās. Ielikt šitiem te stārķi iekšā. Eiro durvis, kas ir stārķis, es nezinu, bet... Viņi zinās. Viņi zinās. Un tad viss būs kārtībā, lai neizlauž dēļus. Tur stārķis iekšā. Nu, ko ceru par Farmasalu? Jauns materiāls. Īstenībā nav, viņš jau teica, cik jau 11 gadus jau 8. Priekš manis jauns. Bet priekš manis labs atklājums. Ja man atzīst, ka līdz remontam noteikti izvēlēšu šo materiālu. Izturīgs. Nezinu, nebija informācija. Mitram izturība ir ok? Jā. Sēdēt vispār. Ja vanas istabā var ielikt. Mierīgi. Un vispār ideāls materiāls. Un pamēģini ar kulaku izsist. Kulaku izsist? Jā. Tur būs. Nu, jā, nebūs. Nebūs, ne? Nebūs. Reģipsīti viegli var. Cauri būt, jā. Tev ir bliezi, jā? Nu, nē. Tas jau reģips. Reģips, jā? Jā. Eiro durvis te ārdās. Jājauc ārā pa bišķim. Jā. Tur, kur nav farmacels, tur jājauc ārā, jāliek farmacels vietā. Eiro durvis. Jūs arī, ko jūs šodien? Atvedām gruntu priekš slēptiem durvīm. Klausās, Flomasters Džeki ir uz vietas? Jā, ir plosās. Varam aiziet. Jūs jau vienkārši paši atmalcāt, neko neteicāt, ja? Jā. Tā, Reka, Flomasters plosās. Sveiki, Eiro durvis. Sveiki jums. Čau. Tādā gruntīte. Kurā brīdī apmēram plānojas štāšu? Zini, kā uz krāsošanu labāk, lai mēs nenodauzam tās durvis lieku reizi. Jā, bet kurā brīdī paši rāmīti plāno krāsot? Arī uz krāsošanas brīdi, ka plaknes krāsos, pirms tām apslīpēs, nogruntēs un tad arī šitos te normāli mēs aplīmē, vai tu tur kaut ko bišķi pieķūnēs? Šito plaknīti pieķūnēšu. Padod informāciju par termiņiem. Jā. Mēs varam laicīgi izplānot, tāpēc mums ofisam jāpadod informācija. Nu, bet mums tur jāplānos kādām 3 stundām darbs ir. Visas durvis, jā? Nu jā, kamēr pieregulēs tās eņģes, tad bišķiņ tas laika prasa. Tieši tikko par jums diskutējām, jā. Oskars bija pārsteigts, ka viņas ir jāšoja visur dēli. Mēs nolēmām, ka šito mēs aizšūsim ciet, ka mums nevajag. Nu, Nevajadzēs atslēgt tur. nu pietiks ar vienu. Jā. Kam tie pirksti? Tā, tas ir aizšūsis ar dēli. Un tad Oskars teica, lai tas durvis neatlido vaļā, lai nesalaušos fasādi. Jāpieliek durvis aizvērties. Jā, jo šitien, ja mēs ieliksim to ar kāju atsist, tāpēc viņš teica kaut kāds stārķis. Jūs zināsiet, kas ir stārķis? Nu, viņas dažādi sauc durvju pievilcās, principā ir standarta nosaukums. Cits viņu sauc par elkoni, jā, tādēļ, kad viņš taisa tādu elkoņu formu. Es domāju, uzliks. Ok. Beidzot, ir atnācis. Beidzot? Jā. Cikos jābūt darbā? 8. 4. Video. No. Oi, putekļi jābaigē. Sadī? Jā. Johaidī, Reina. Tu pazies, viņi jau ir nomoguši ar Farmasalu gan arī visu. Čau. Fasādi jau apskatījies? Nē, jāatās. Davai. Jezu, ne? Ļoti skaisti. Bet tā līnija, ne? Jā, izcēl vienkārši.
Kā tev pašam patīk? Ļoti. Oskars bija priecīgs, ka tās durvis jāšuj ciet arī. Durvis jāšuj ciet? Ka jāšuj durvis cietās tā. Ka jāšuj durvis ciet. Arī pirmā dzirdēšana. Jā? Neko. Šūs. Kas jādara, tas jādara. Oskaram no ūsas sāk augt. Viņš gatavojās. Viņš gatavojas šķirties, viņš jau audzē. Vai arī audzēt. Zin kā, ja mēs paskatāmies, tad no šīs puses varbūt lietotāja pieredzes. Nu šitien, jā, tas ir... Skats kaifs. Jā, ekstās. Tie ir atgriezumi uz otru pusi. Jā, bet kā smuki Viss jau sagatavots. Kā smuki sakārtot. Runājot, tu šeit augšā. Es domāju, labi, ienākam te, nākam skatāmies, ko darām, ejam uz pirti, te ir divāns, krāslas, vēl kaut kas, jā? Un tad šeit augšā mums ir, bet viss tas ir dekoratīvā sienā, ar atstarpīti no sānu malām. Vai mēs redzam cauri dekoratīvai sienai? Jā, droši vien, ka redzam cauri. Vai mēs redzam to, ka nav ar betonu apiet savienojumā? Nē. Neredzam to. Es domāju, no šāda viedokļa, ja mēs skatāmies no šī skatu punkta, reti laikam, kad kāds ies tajā pusē un pa zālītes staigās. Vai piemēram dažreiz patīk ap mājas? Jā, kaimiņam jāuzpēc. Jā. Tas netraucēs. Cerams, ka kaimiņam patiks, jā. Jā. Un tad, principā, globāli, jā, es domāju, ka tas varbūt nekādīgi neietekmē to skatu, ja mēs viņu ietam šajā te daļā. Nu jā, jo tā ir nesošā konstrukcija un droši vien maksimāli forša būtu viņa nobalstīta uz betona. Labi, tā arī darīsim. Šito vietu. Tā kā dēļi nāks virs uz durvīm, varbūt palaižam bišķi zemāk, tāpēc, ka šo jau nevar paslēgt. Jā, precīzi, jā. Palaižam durvju daļu nedaudz zemāk, lai ir apmēram kaut kāds pusotrs centimetrs, tā lai akmeņi tieši neķerās, vai ne? Tad šī daļa būs nedaudz zemāk iedziļināta. Labi. Noarmēsim šo arī. Bet te latojums jātais. Tur latojums jātais, jā. Pietiks? Nu, uz robežas. Es domāju, ka nē. Kāds man bija doma? Vienkārši paņemt vīdes līniju. Jā, no vidas iecentrēt, jā? Vīdes līniju. Man sanāk šeit kaut kāda 38, un te būs 38 un augšā. Jā, ļoti labi ideja. Saprot? Jo tu saprot šoris Jā, skaidrs, jā. Pagaid, tur mums zemāns paslēpjās. Īstenībā šeit es varētu vēl pabīdīt. Nebūtu nekāda problēma. Jā, ideāli. Galvenais jau ir dabūt to vīdes līniju, un arī es apskatīšos rīt precīzi, kam sanāks šādi, ja? Jā. Varbūt tas tur arī kaut kas man būs jāpaspēlē, tad es paņemšu labāk vīdes līniju un malts. Jā, no centriņa, jā. Aizsūtām izpildu mērījumu Sintijai, Sintija ātri nočiko un ar komentāriņu, un tad, lai viņi uz rītdienas rītu sagatavo jauno izklājumu, jā? Jā, labi. Mums tās plīzītes sanāk šādi augšā, vai ne? Aha, jā. Un es reiķināju 2 mm nost no malas ar veselo sākt, lai arī ailīte ienāk iekšā. Tad mums sanāk 57 šī daļa, un tad es domāju, ka viena vesela un čērsnieka. Jā. Vai otrādi labāk darīt? Kā mums bija tas princips, ja pagaidu paskatīsimies? Mēs nevarēsīsim otrādi. Jā, mums sanāk šitā veselā, tā veselā, laikam, jā. Un šajā pusē būs 57, 60, 60, 40. Jā, šitam grieztās pa vidu tad mums sanāk, jā. Ok, tā arī darām. Jā. Varbūt tās nedēļa iepriekš. Vēl vispār ir ideāli nedēļa iepriekš. Ļoti ideāli. Tagad pateikt, bet tagad nesanāk. Tā ir kaut kādām 3 dienas iepriekš, es te pasaku. Mēs vienkārši tad darbus plānosim, pateiksim Džekam tā, lai skaņo darbus, lai ir pēc 3 dienām brīvs loks, lai varētu atbildēt. Jā, es vienkārši skatīšos ar špakalēšanām iesākšu, tad es skatīšos, kā man iet, tad jūs apmēram zināšu jūs krāsošanas brīdis, kad būs. Kas šitas pa statīvu? Stahimetra statīvs. Cik tās maksā? Ļoti daudz. No cik? Iegādāts lietots, maksā 17 000. Tikai? Nu, kas kuram tikai. Komplektā ir GPS, antena, galvenā instrumenta sastāvdaļa. Cik šito laiku tev aizņems šito nomērīt? Stunda līdz 2. Cik maksā tās pakalpojums? Viss ir ļoti atkarīgs no objekta, bet, teiksim, šeit jau pirms es braucu uz objektu, es izpētīju, ka šeit ir komunikācijas sieta iekš šī zemes gabala. Pa šejieni nāk gāzes vats, elektrības kabeļi. Šeit arī ir kaut kāds bezpiedarības sakaru kabelis, kas mums arī būs topogrāfijas. Skaņošanas laikā jānoskaidro īpašnieks un jānoskaidro viņu novietojums, lai projektēšanas laikā viņš netikšām ar kausumu neizceļat ārā. Tu zini, kur ir elektrība, kur pieslēgties? Reku šeit ir piketstaps, kad mēs varam aiziet papēt. Šitas ir gāzi, jā? Visticamāk. Klau, es viņu kaut kā no šeit aizvākt varu? Aizvākt bez vai, viņu var tikai ievērot. Es tā domāju. O, redzi? Katrā ziņā projektēšanas ietvaros, kas noteikti, ka projektēsies pati būva, elektrības kabeļi, kanalizācija, ūdensvads. Katra no šīm lietām būs jāskaņo un, attiecīgi, ievērojot visas šīs pazemes komunikācijas un virszemes objektus, būs jāņem vērā un jāprojektē pēc kādiem tehniskajiem noteikumiem, ko nosaka komunikāciju turētāji. Ok, labi, sapratu, davai, es vairs netraucēšu tev pagaidām, jā?
Labrīt, Mapē. Pirmais suns objektā. Pirmais suns? Jā. Lai viņš ir pirmais suns objektā. Nu, Piki Blender. No. Piki Mapē. Piki Mapē. Labrīt. Jā, mēs te... Valšins ir tas, jā. Stāvējis meistars? Jā. Es tev atzinīšu. Es teiktu tā, viņš ir betona dekoratīvo grīdu maestro. Maestro? Maestro. Jā, nu šitās tas zāles stiebriņš tas ir. Es domāju, tā nokļūt. Nu tā īsumā. Pārējais ir kā viss ok. Kad noņems to visu audumu nost, tad jau redzēs, vai vēl ir kaut kāds kāsīts. Kurā brīdī to vispār var taisīt? To var taisīt, droši vien pirms kaut kādas krāsošanas vislabāk. Nu, tāpat aparāts liels, pie perimetra jāpieiet klāt. Nā, tu ar viņu te braukās, jā? Nu, nopietnis tu izstiedi. Labrīt, meistari. Jūs jau no 8 plosās, jā? Kā vienmēr. Ideāli. Beidzot, es dienā redzu šo skaistumu. Pats kaifā? Jā. Tātad šodien jums ir plānā šitā siena, jā? Šito sienu, kamēr lietas nelīst, jo soli baigo lietu šodien, mēs gatavosimies šitien iekšpusē, lai mēs kaut ko varam darīt. Jābrauc mājās, bet ir kaut kāds rezerves plāns. Jā. Vai cikiem tu šodien? Uz uzvarē. Nopietni? Parasti uz uzvarē. Tas līdz pusdienām, jā? Kā tu visu labi zini. Un ne, ilgāk bišķiņš vai ne? Vieniem? Jā, pēc pusdienā. Šiem būs pusdienas? Nu, netaču. Kāpēc? Es pārāk bieži jau braucu, nav pusdienas. Nu, tu jau tādos. Katru reizi, kad es atbraucu, nav pusdienas. Ko tu gribi santehniķiem pateikt, kuri atpūšos Eģiptē tagad? Vispār nav skaudība. Viņiem vajadzēja uztaisīt to video, zini, populārs tagad ir ūdens tik sāļš kā asaras tavā darbā, vai kaut kā tā tad ir. Tādu vajag uztaisīt un atsūtīt uz ekrānu, uzlikt trailerīt tāds, lai ietiņi tad plunčājās sarkanajā jūrā. Rīhard, to viņi atsūtiet video, palaidīsim pa ekrānu, lai redz Džeki, kā jāatpūšās. Kā jāuzstrādā, pēc tam, lai tā var atpūsties.